Čau visiem! Šodienas vlogā jūs redzēsiet to, kā mums gāja Spānijā. Mēs ar mūsu folkloras kopu Tarkši bijām festivālā, folkloras festivālā, tādā Spānijas kurortu pilsētiņā Lloret de Mar. Un jā, mums bija 6 superīgas dienas, siltā, foršā vietā, dziedot, dejojot, visu kaut ko foršu darot, izklaidējoties. Un, protams, es to visu centos jums iemūžināt, tā kā skatāmies! 3:30 naktī mūs atved busiņš uz šito viesnīcu. Protams, nepareizā. Man ir augsts. Bērniņš šeit ir siltās zemes 30 grādi, tā nav augsti. Mums tagad jāiet kājām kalnā uz citu hoteli. Medīgi, ka šī nav mūsu viesnīca. Jā. Mēs ejam pa ceļu, tur mums būs bijis šaura kāpnīti, jāiet visiem augšā. Mums lidojums bija vēl vakarā, tāpēc no Barcelonas lidostas uz Lloret de Mar bija jābrauc vēl vismaz stundu ar autobusu. Tāpēc sanāca, ka mēs ierodamies ļoti vēlu, kodos 3 vai 4 naktī, un autobuss mums aizved uz nepareizo viesnīcu. Un tad viņš teica, ka viņš mums nevedīs uz mūsu īsto viesnīcu, tāpēc, ka viņi ir kalnā, un mums ātrāk būs šot aiziet ar kājām. Tāpēc mēs ar visiem čemodāniem, instrumentiem gājām paši ar kājām uz mūsu īsto viesnīcu. Tad sākās, protams, visa iečekošanās, garā pasu došana, ID došana. Un bija jau kaut kur 4 vai 4:30 no rīta, kad viņi pateica, ka mums ir vakariņas atstātas. Tā kā mēs 4:30 Spānijā ēdām vakariņas, tas bija īstenībā tik smieklīgi, jo tas, principā, nezinu, manai mammai, kuru ceļās ļoti agri, principā jau bija brokastis, bet jā, mēs 5:30 ēdām visi vakariņas, un tad gājām gulēt. Ļoti, ļoti smuki. Kristēr, kā tev patīk vērtējums no 1 līdz 10 šajam skatam? Šim? Jā. Es jau teicu mājas, man tā, bet ir 9 no 10. Okei! Anā, kāds vērtējums šim skatam? Kas tev pietrūkst tiešām? Saņemies, mēs esam vacation. Labi veidā. Ziniet ko? Es jūtu. Es lieku 6. Tikai vienkārši, lai izceltos. Lai izceltos. Man ir 11 ielikt. Ak, Dievs. Sīkās lūdzās Albertam, lai viņš uznes viņas kalnā. Greita, ko jūs sarunājāt? Kāds ir dīls? Kad viņš mani pavisīs vakarā. Vakarā. Tikai ir augsts. Viņš man apsolīja mazā pirkstī. O, wow. Un tad jau būs jātic. Spānijā, kad rokā ņemu mandolīnu. Dil, dil, dim, dim, dil, dil, dim, dim, dil, dil, dim. Braucu zaļumas ar savu daļu vīnu. Dil, dil, dim, dim, dil, dil, dim, dim, dil, dil, dim. Lapus mazās mandolīnas līna spēlē. Dil, dil, dim, dim, dil, dil, dim, dim, dil, dil, dim. Tik līdzīgas skanēt sāk, līna rīsinās mandolīnu savu līnu līlu es. Juhu! Ļoti skaisti. Esam atkal izgājuši ielās, otrā tūra. Mums šodien brīva diena, vienkārši staigājam apkārt pilsētiņu. Tur kaut ko sievietes taisa foršu. Kuram snāk labāk? Kendalai vai manam tētim? Kas tās pa puķiem? Pasies, izskatās tā kā maipuķītis iedušas kaut kādu Mario sēnīti būsteri. Milzīgas. Atnācām kaut kādu dārzu, ļoti ilgi te nācām. Te bija arī ieejas maksas jāmaksā, bet ļoti smagi pasēties tāds ālējs un viss kaut kas. Un šī vieta vispār tik kaut kāds pasaku mešs izskatās. Saulreiz bišķiņ nāk tāds zelta stunda, debesīs manām un vējš rītīgi ceļas. Tik smuki, ak, Dievs. Aizgājot cūkas driķos kaut kādas variācijas, jo mums lika kaut ko no 2 ātri. Nu, superīgi nostājās tas filmētāji čalīts. Labrīt, ir kaut kur 9:30 no rīta, un mēs ejam brokastīs. Šodien, ak, Dievs, šodien šīs mežonis ir mūsu atbildībā. Jo visi pārējie pieaugušie pilnībā aizbrauc uz Žironu. Anitē, mēs nekad netiksim līdz brokastīm, ja jūs man slēgsiet ārā telefonu. Un jā, viņas jau bija brokastīs, bet tur neviens neskatās, tāpēc laikam var iet vairākas reizes. Nu, droši vien, ka nē, bet viņas ies vēlreiz. Es
Tāpat neko tur nepēdīs. Tā kā jā, labrīt, otrā diena Spānijā mēs ejam ēst. Iznācām staigāt pa āru atkal, te ļoti smuki. Man Katrīna Karala samaloja. Ko es tev samaloju? Tu teici, ka mēs tusēsimies peldoties. Un mūsu misija bija šodien noiet šo visu tā, ka mēs pat nesam sākuši un visi jau čīkst. Vai jau? Tad iesim kaut kur peldēt. Es čīkstu par to, ka es nečīkstu. Mēs varam tur lejā, tur, kur tas vīk. Esam gatavi, mums šeit pirmais koncerts un arī gājiens. Snāk šajā pašā pilsētiņā, Lloret de Mar, tur, kur vakar mums bija tā atklāšanas ballīte, tur kaut kur pat laukumā esot tas koncerts. Mēs nezinām nekādu skatuvi, ne cik būs mikrofoni, pilnībā neko no šīm detaļām mēs nezinām, bet mēs esam gatavi skaisti un iesim tūlīt gājienā un tad mums uzdīs pakaļ autobusus un tad iesim gājienā un tad ir koncerts un no 10 grupām mēs esam 4. man šķiet. Kā jā? Veiksmi mums! Sākam gājienu. Vienkārši mēs iznācām no viesnīcas. Kā koris pievienosies mums no citas viesnīcas? Jā. Mēs ejam, spēlējam, bet diemžēl mūs nevar dzirdēt, tāpēc, ka Polijā ir vesels orķestris ar 15 violēm. Tā ir. Mums beidzas koncerts. Ak, Dievs, mēs esam atpakaļ viesnīcā. Visi vienkārši pārlaimīgi. Tagad skrienam uz vakariņām, mums pusstunda tikai palikusi, lai paspētu paēst. Bet jā, ļoti foršs pirmais koncerts. Paspējam uz vakariņām. Ej, tu nos. Šāda izēšanās mums ir 3 reizes dienā. Ir pilnīgi kauns rādīt savu porciju, cik viņa liela. Bet ūdeni mums nedod. Mēs ēdam. Es ņemu līdz dzērienu. Ir domāties, tā kā šeit ir visi pasaules ēdieni, izņemot ūdens nav. Tas ir ļoti dīvaini. Pat saldējums te ir. Jā. O tā basēniņa, mēs nāksim drīz pie tevis atpakaļ. Tagad ejam uz tirdziņu, kaut kur vēl. Tas bija soundtracks tev. Sākam dienu ar saldējumu. Kāds jums garšas? Maniņas. Man ir piparmārto šokolādes. Jā. Esam šādā smukā vietiņā, pasties kāda krāsaina baznīca. Mēs viņā aizvakar laikam bijām arī iekšā. Noarsiņ daudz greznāk un tad tāds centriņš turistu. Nopirkam saldējumu, es nopirku, jo man vēl, protams, slikti no brokstīņas pārēdos pankūkas. Es arī sapēc 6 pankūkas. Ak, Dievs. Cik tā pēd? Ko teikt brokstīņas? Pēc ēdu čurus. Čurus, ok. 10. Čau, kāpēc neēd saldējumu? Tāpēc, ka sēdām brokas uz 10 minūtēm un man slikt no brokstīm. Same. Bišķi augsts ūdens, bet grādi ir gan īsti 30, tā kā ir nice. Urak tieši nāk ārā šitā cilvēciņā ūdens. Forši. Paņem vienkārši putu. Čau. Ej, ņurkulēties? Jā, rītīgi. Katrīna ierakusies akmeņainajās smiltīs. Grēta tūlīt sāks savu procesu atkal. Mēģinājums pirms koncerta. Esmu gatava otrajam koncertam. Ir jau 19:40. Šajos festivālos viss vienmēr notiek vakarā, kad jau norimies bišķiņ karstums.
Bet jā, viss jau ir lejā, man istabiņa aizgāja, jau man ir jāskrien. Tā kaut kur mana vijole. Es šokā atnesu savu picu, lai man ir pēc Dievs. Lai man ir pēc koncerta, ko apēst. Jā, ņem savu vijoli, es nezinu, ko man vēl vajag. Un dodamies. Tiešām, kāpēc? Arī es biju ļoti šokā, kad es redzu pirmo reizi meksikānietis. Un man viņam ir speciāla dāvaniņa, tāda šokolādīta, skrīveru un rokstītē Latvijas karoga un sprādzītes. Meksika atnāc. Opa, kur? O, Alberta draudzene! Ai! Čau! Rumānija tagadējo. Tam uzauga 5 varpas, viena salma galiņai. Tam uzauga 5 varpas, viena salma galiņā. Viena salma galiņā. Mūsējiem ir visādi Latvijas saldumi līdzi, un viņas visas atdeva vēstulītes, končus, visu kaut ko meksikāņiem. Rekur tagad fotosesijas notiek. Cute! Ko teica? Ko viņš teica? Viņš teica, thank you so much. Greitais bija apskauties ar pilnīgi visiem. Viņi tik jau. Nu, kāds vērtējums? Labi, un mēs visas pēc kārtas apskauju un vēl sazvedām dāvanas. Jā, priecīga? Latvijas gribējā visu kaut kas. Greita, tev grib počoties slavenībā! Jā. Labrīt, paskatieties, kāds mums ir skats šorīt. Saulēkts, kaut kur drīz varbūt arī redzēsim sauli. Un tur ir jūra. Mans, ka saulēkts ir kaut kur jūrā, jau tā kā mamma skrēja vakar, viņa ielika Instagramā, ka ir saule tur jūrā. Jā, tāds mums ir skats no istabiņas. Uzreiz te var tikt pārkāpjot pāri uz tiem sauļošanās krāslēm. Brokastīs, maizītes, ir sāļā sekcija, saldā sekcija un dzērieni. Esam gatavi, braucam uz Barcelonu, šodien mums ir ekskursijas Barcelonu. Šis ir mans outfits, šāda te melna kleita no rezervedā. Ļoti smuka. Beidzot izmazgāju salikoju matus, jaunums kaut kāds šeit, nebija 2 dienas izmazgājis matus. Jā, dodamies. Mēs braucam kopā ar Rumānijas grupu, visi vienā lielā autobusā ar gidu. Tā kā jā, redzēs, kā mums ies. Uz viesnīcu iedeva līdzi pusdienas, jo mēs nebūsim šodien pusdienās, tāpēc mums ir ekskursija. Reku šo kasti pa Barcelonu, Kristers un Alberta. Visu dienu varēs nesāt. Mēs izskāpām tikko no autobusa ar mūsu gidi un ejam uz La Sagrada Familia. Pēdējo reizi šeit biju pirms 3 gadiem laikam. Un to La Sagrada Familia remontēja vienkārši. Šeit bija pirmo reizi 18 gados, tātad pirms kādiem 7 gadiem. Viņu visu laiku pilnīgi remontēja, un tagad tur ir papildinājums, tur ir tādi balti kā eņģeļi vai kaut kas tāds. Tuvojamies, tuvojamies. Šī ir mūsu gida. Jā. Andrīs, 2. Tas ir sakautrējies, taisnībā. Nebūs? Ozoliņi, ozoliņi, jā. Okay. Es atvainojos, ko viņi izsās kā citi pazīts tagad. Wow! Tik smuki. Šāda vieta, te laikam ir stadions, kur tagad spēlē Barcelonas komanda. Un šī vieta izsastākā, ko duvoja. Pilnībā neizsas ar Spānijas. Ļoti interesanti. Mūsu autobus saplīsis. Mēs tiekā nācām kaut 2 kilometrus uz viņu. Viņš nestrādā, mums tagad šeit jāgaida jauns autobus.
Lieliski! Mēs dabūjām Starbucks. Greta visu dienu to runāja. Wow, krūti. Maģija tur nelido. Mums ir ledus kafijas. Un, jā, mēs esam šeit uz La Ramblas, kur ir tas tirgus. Mēs paņēmu šādu limonādus. Mēs paņēmām ledus kafijas. Katrīna ņem šo uz mājām glāzīt un mājās taisīs. Mēs gaidām, kamēr Greta nofočēs mammai šito visu iekosto ēdienu. Mēs taisām bildes. Esam atkaļ mūsu pilsētā. Paskatieties, cik smuks saulrietis. Nu, labi, vēl nav. Bet tas zelta stunda perfekti. Un cilvēki čilo. Un, jā, mēs ejam ātri paspēt vēl pēdējo reizīti peldēt un Alberts snorkelēt, kamēr zem ūdens kaut ko var redzēt. Un man ir šāda kleita uzvilkta, lai vēl uztaisītu pēdējo fotosešanu. Te tik smuka un vēl tik laba atmosfēra pēc Barcelonas. Snākis Barcelonā biju 3. reizi un laikam man tā arī baigi neiepatikās Barcelona. Tā kā, protams, ir forši un ir smukas vietas un tā, bet nav tāda vieta, kas iekrīt sirdī. Bet šeit ir jau tik perfekta atmosfēra un tik tāds mieras daudz lielāks un nav kaut kā tik daudz cilvēku, kaut šī ir arī ļoti populāra vieta. Ļoti, ļoti forši smuki. Reku visi mūsējie jau pelda. Reku mūsējie. Jā, ūdenī. Šis bariņš. Pēdējās vakariņas. Saka, Dievs, nezinu, kā es tikšu pāri šim ēdienam. Un sākumā likās, ka visu laiku būs viens un pats, bet reāli visu laiku viss kaut kas mainījās. Oh, yeah! My jam! Tā, kas tas ir? Mīdijas? Nē, kaut kas vairāk. Labs, nezinu, šos es neatšķiru. Tad visu kaut ko parasti cep uz vietas. Pizza. To pizza izstāst ļoti labi šodien. Siera pizza. Vista, kartupeļi un saldie. Un tur vēl parasti saldējums saldētavā. Nakts vidus mēs ejam lejā. Es ieruši mums neprātīja mūsu istabiņu, bet jā, šādi mēs dzīvojam. Jā. Wow. Tumsa. Tā, mēs istabām Spānijā. Un, protams, atkal muzikālais pavadījums mums ir nodrošināts. Man nav mugursoms un cigaši ir tā kā bombas. Šāds maisiņš, kad es šāds iekšā līdmašīnā. Vēl video. Pirmais lidojums uz Stokholmu, un tad otrais lidojums uz Rīgu. Un šis Starbucks meišs atkal tikušas pie dzērieniem. Šodien kaut kas cits, jā? Jā, man ir iced tea lemonade. Man ir peach ar citronu. Ok, krut. Mēs esam Stokholmā pie bagāžas saņemšanas. Gaidam. Pasaties, kāds ir mikrofons? Tik griestiem vienkārši karās no griestiem. Tāpura pamanīja. Jā, Grēta pamanīja. Esmu tāpura pamanīja. Man vēl auss ir aizkritusi reāli. Reāli mums samaloja. Mums Jā. Nekas. Gan jau aizvedīs uz Rīgu. Tāms gāja Spānijā, bija forši pārmaiņas pēc aizbraukt kaut kur tieši ar mūsu folkloras kopu, jo pēdējā laikā man ir sanācis visi šie muzikālie braucieni, muzikālie piedzīvojumi ir sanākuši tieši man kā vienai. Arī ar dejotājiem, kad arī tas principā ir, kad man uztic uztaisīt tādu grupiņu, kas piespēlēs. Tāpēc jā, nebijām īstenībā tādā lielā sastāvā bijuši ārzemju festivālā diezgan sen tieši ar tarkšķiem. Pēdējais mums bija pagājušajā gadā novembrī, bet tur mēs arī bijām tikai 6 cilvēki, tas bija Lietuvas festivāls. Esam mājās un man ir 1 nedēļa un 1 diena, 8 dienas līdz manam nākamajam braucienam. Un īstenībā par to es gribu arī jums mazliet parunāt. Es jums varu šeit ekskluzīvi atklāt, ka es esmu pieņemta vienā tādā folkloras nometnē Indijā. Un jā, tur uz pati nometni Indijā ir kādas 10 dienas, un tad mēs vēl vismaz nedēļu esam pašas tur ar to otru meiteni no Latvijas, ar kuru mēs braucam. Un tā kā jā, es kopā būšu gandrīz 3 nedēļas Indijā, un tas, ko es gribu jums paprasīt. Es nevaru izdomāt, kur man labāk šo visu iemūžināt.
Tas, ka es būšu Instagram storijos katru dienu, tas ir pats par sevi, bet es nevaru izdomāt, uz ko es vairāk gribu koncentrēties, uz TikToka vlogiem vai uz YouTube vlogiem. YouTube'ā tas viss liekas tā personīgāk un tā, ka jums ir jāuzspiež šeit, jāizvēlas mans video, lai skatītos to. Un TikTokā tas ir vairāk, kam parādās viņš, kam neparādās For You page'ā. Kā jā, es ļoti labprāt uzklausītu jūsu komentāros. Es ceru, ka jūs izteiksieties, kā jums liekas, kur jūs labāk gribētu redzēt manus gan 3 nedēļu piedzīvojumus Indijā, YouTube'ā vai TikTokā. Jā, es esmu ļoti uztraukusies, man tur ir vesels saraksts, jau sarakstīts no tiem Indijas nometnes cilvēkiem, ko es drīkstu darīt, ko es drīkstu vilkt, kā es drīkstu komunicēt ar vīriešiem uz ielas, vispār pat nedrīkstu skatīties viņiem virsū. Nu, tur ir tik interesanti, tas viss saraksts, ko man atsūtīja, jau ir vesela video, man liekas, vērts. Bet jā, es ceru, ka jums bija interesanti, ļoti ceru, ka jūs paliksiet šeit ar mani kopā, kā jau visus šos gadus, un tiekamies nākamajos video. Čau!